Peļcinis bazneicu ir cīši centušies padarēt vacoku. Vispirms vacoku par Dricanu bazneicu, pēc tam par visu vacoku Latgaļā. Kaut gan mēs zinām, ka Dricanu i Peļcinis bazneicis celtas aptuveni vienā laikā un izskotā ap 1770. gadiem, kā mūsim tū ir atstos savos līdzeibos Gustavs Manteifelis. Bet, agrākūs bazneicis porskotūs par bazneicu Peļciņā vispār nav bijis nekas sacīts. Tā, kas stosti par 1670. gadu i porejos hipotezis ir Vladislava Loča, Jannis Babris izgudrojumi i bez dokumentāla pamata, diemžēl. Ir teika, ka bazneicu ceļūt ir nūzasatušies divi vodzemis meistari i aprokti zam bazneicis ceglu greidas. Ko 1998. gadā dekāns Zeļete rozveda remontu ar jaunas greidas, dieļu greidas īlikšanu, tad patīsam svāto oltora prīškā atroda jauna veirīša skeletu. Un tītas arī palika līdz nokušīm remontiem. Peļciņa ir tādā ziņā vērtīga, ka ir saglobojusi savu 18. gadsimta izceltū veidūlu, līdz pat mūsdīnam. Jo 19. gadsimta sokos Peļciņi nūpierka Ilžu kolna pareizticīgīs mužnīgs Nikolajs Kuļņevs, un līdz ar to jam interese par tom katoliciskom lītom nabeja, un jauna myura bazneica, kā tas bija Dricanūs, te arī natika izcelta. Vērtības ir sešstyurainis styureits, puskolonnas, tādi pusapolī lūdzeni, tūrneitī. Valsts nūzeimis objekts ir centrālo oltoru glazna Pesteitos pie Krista, kuru restaurēja 1997. gadā dekana Zeilis laikā. Gleznas sonūs ir vienkoši pīstiprinotas pie sīnas, tā dūmojams arī beitamā Dricanu bazneica. Bazneicu savā laikā gribēja nūjaukti un aizvest uz etnografisku Breiduvas muzeju, bet tī izajauca mūsu nūvadnīgs Latgaļu gromatu izdevies Vladislavs Loķis, rakstēja uz ANO un panoca, ka šai bazneica palika taida, kāda jai ir līdz pat mūsdīnom. Bazneica divreiz ir pīzadalījies Eiropas sakrālo montojuma dīnos 95. gadā un 2019. gadā. 2023. gadā jai jāme daļeibu majā bazneicu naktī, un kad notika Joņa Buļa vizitācija Patmaļnīka prāvesta laikā, tad divkolpojums notika bazneicis prīškā, jo bazneicaņā visi nebūtu saleiduši. Bet veiskupa atvestīja mikrofoni un skaņas pastiprinošanas stumbas bija jonulīk Maļaņā, jo Peļciņā līdz pat šam laikam ir tikai sveču apgaismojums.